pacelts skaistums, kurš, atliek tikai realizēt. Toreiz man bija svarīgi uzlikt arī mērogā, vēl piemeklēju atsevišķi tādus attēlus un nedaudz uz bildam esošu situāciju un plānam skices, lai mēs varam iziet vēlreiz paskatīties tā, ne tā, kaut ko vēl papildinām vai izmaiņām, un tā mēs tāpat tām zonām. Vienkārši paskicēju pa virsu, ātri tādu skicīti, kā tas varētu izskatīties, kā mēs tās kulises, un tad ir līdzīgi tādas bildes, ka mēs sašaurinām to skatu, un pēc tam atkal viņu atveram, un tad parādās tās telpiskums. Tad var saprast, ka šeit mums uzreiz tāds plašs un plakans, un šeit mēs iedodam to telpiskumu, un tad tas ir tās kulises, kas veido to intrigu. Un pēc tam jau dziļumā, līdz ar to tā stāvvietas šeit ir priekšā, veidojam mēs nākamas kulises, jo šajā pusē mums jau stādījumi ir. Ar strūklaku, pirmkārt mums rūklaku jānoformē, tas ir skaidrs, tāpēc ir vajadzīgi augi, tas būtu viens. Bet otrais mums ir tie drošības apsverumi ar bērniem, tāpēc man ir priekšlikums veidot ļoti zemu dzīvžodziņu, burtiski tādu, šitādu, Un tā otra lieta ir, ko mēs runājam gar fasādi, tad te mēs nedaudz tādu modernāku to atmosfēru varētu, ka tur mēs tā liekam tās graudzāles, un ar kaut kādam tikai ļoti niansētiem tam ziemcietiem, kas, varbūt nav tik ļoti krašņi ziedošs, lai tas, par ko satraukos par tām bitēm, viņas minimāli. Un man vispār pat ir tāda ideja, ka mēs varētu šo dobi netaisīt ļoti spilgtu, bet mēs varam tos toņus tādus pieklusinātos, jo tā fasāde ir ļoti aktīva, un viņa varētu būt, tā, mierīgi ar tiem tonīšiem. Baltu varbūt vēl ielikt, jo man liekas, pie šīs fasādes ļoti labi balts. Kaut kādi jautājumi, komentāri. Man patīk šitādē, ka tas stropas. Kaut kas šitāds. Jā, viņš tāds akurāts, viņš tāds zemes akurāts. Pārvietosimies uz šo te zonu, kur mums pie mūsu atpūtas zonas, ka mēs varētu to šķūnīti nedaudz paslēpt un varbūt norganizēt meitenēm to rotaļu laukumu. Tad ideja, ka šeit viņam priekšā, gan šeit veidojam tādu karežģotu maliņu, kas mums ir no šīs vietas, kur mēs šobrīd atpūšamies, piesegs. Mums te veidos tādu akurātu malu. Vienu brīdi tur varētu būt arī kaut kāds šūpuļu krēsls, piekārts pie tās pašas pergolas, kas reize, ka šūpulis ir tāda šūpuļu līgzdas vesels, ka gultas tādas, un tad tur var čilot un darboties. Pirms tam bija domājis, ka viņam var būt tāds kā koka pagarinājums, kā tāda, pilnīgi tas, kas šeit, bet viņš tiek taisīts no abām pusēm, kas viņu principā pagarina šeit, un tad viņš jau izskatās, ka viņš vairs nav tāds metālisks objekts. Man patīk ideja, ka mēs šim šķūnim uzliekam tā kā otru kažoku. Tā kā pāri, un tad šito sienu aizslēdzām, un tad pagarinām. Man liekas, tas būtu ļoti gaumīgi izskatīties. Jā, te ir tas, ko Natālija stāstīja. Tad šai gadījumā jūsu šķūnīts ir pa vidu. Ir pareizi, es saprotu. Tā kā, viņš... Tā tad... Man liekas, tā Rihardam bija vairāk ideja. Man bija tā, ka klāt. Mēs viņu tagad noslēpjam ar to pergolu režiju, Savukārt šeit ir arī tas veids, varbūt tādā citā veidā, ka tā kā tunelis starp artikulēm žoks vai tā nevar redzēt. Bet savukārt tas, ko es pateiktu, ka var arī veidot kā sienu, viņi var būt gan augsts, ka to šķūnītē nemaz arī neredz. Šitā domāju, ka tā būs. Ka režģis tas ir arī lētāk, vienkāršāk. Patiesībā tā, kur tā apsēsties, tas pat izklausās, tad man arī daudz labāk, jo... Silts, saulītes. Ne tikai, pieņemsim, līst lietas, ja viņi ir tā atstarpīti starp to metālu buņģu, lai nav tie lētie parastie krēsli, kur tu it kā tādā nojumē sēd, bet, ja līst liecai kas, viņam ir tāds nedaudz pagarinājums, un tev nav lietasargs, visur jāstāv augšā. Mums ir vēl meža zona palika, kas mums ir šajā daļā, kur mēs šeit tiekam vaļa no zāliena, kurus tāpat tur īpaši negrib augt, jo viņam ir diezgan ēnains tur, tad mēs varētu mēģināt veidot caur papardēm, caur kaut kādam zemām graudzālēm, viss kaut kas līdzīgs, kas aug arī mežā. Veidot šo noskaņu, ka mums tā daļa saplust ar to mežu, ka viņš tur iznāk. Un par šo zonu tad var štūkot, kā viņu sakārtot. Man viena no idejām, ka es sapratu, ka varētu būt kaut kādas ļoti vienkāršotas koka terasītes, pieņemsim zem ābelēm, lai te var izgulties ar spilveniem, skatīties to vakara kino uz sienas, lai nav gluži tur smiltiņām jāsēž, bet tur uz tās pašas arī terasītes var uzlikt arī baļļu, lai tā kā kājas ir tīras vienmēr, kā piekšā un ārā. Man ļoti patīk. Man šeit viena no tām lietām, kas jau sākumā bija pateikt, ka tā ir dārza restaurācija un ka te var uzskatīt tie cilvēki pirms 100 gadiem ieliekot kaut kādus objektus jau iekšā teritorijā.
viņi tā kā galīgi nebija tā, ka uz dullo kaut ko lika. Ja? Un tie, kas ir izdzīvojuši, ņemot vērā to, ka arī visas citas teritorijas aplūda, kas mums bija apkārt un ko gāzās, tad šeit bija 2 žagariņi jānovāc. Tur ir kaut kā, kad noteikti vēl tev ir vēsturiskais piemineklis ar to, ka tajā laikā cilvēks jau arī saprat, kas var kaut ko izdzīvot, kas ne. Bet šis jau izskatās jau tādā nākamā līmenī pacelts skaistums, kurš atliek tikai realizēt. Jāsaka tā, viņš ir piemērots mūsdienu ģimenei, ja, jo arī prasības ir, lai šādu īpašumu sakoptu bez tehniskiem līdzekļiem, tur ir... Viens ir izlasīt scenāriju, bet otrs ir uzlikt režiju tā, lai tas izskatās pēc tā, kā tas ir scenārijā rakstīts. Tas ir jādara. Tas ir jums komanda kā aktieriem jāizpild kā augstākiem profesionāļiem.